Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija ir Lielupē un ir svētki. Ir 100. video manā video auditorijā. Un, zinat, šoreiz mazāk būs par nekustamo īpašumu. Šoreiz izstāstīšu dažus apsvērumus par manu video kanālu. Pirmais. Man reiz kāds students uzdeva ļoti vienkārši jautājumu. Jāni, vai pasniedzēji, saka, lūdzu, vai ir viegli nofilmēt šādus video? Un tie video bija tie, kurus es filmēju studentiem kā lekcijas. Tādus, ko jūs publiski nemaz neredzat. Un es viņam atbildēju, jā, ļoti vienkārši. Kāds 10 gadu studijas, kāds bakalaura grāds, kāds 1-2 maģistra grādi, 3-4 augstskolas studijas doktorantūrā, 10-15 gadu pieredze kā pasniedzējam, pusstundas filmēšana, daži vakara montāža un video gatavs. Vai viegli? Paši varat saprast, ka nemaz tik viegli nav. Vismaz tādus video, kādus filmēju es. Varbūt būsat jau pamanījuši, ka man video tomēr ir lielākoties visi ar diezgan lielu izpēti vai aicinātiem viesiem, kur ir ļoti lielu darbu ieguldījuši savu video filmēšanā. Un tas, kas šajā svētku video vēlējos pateikt, manuprāt, ir arī saistībā ar nekustamo īpašumu ir pārsteidzoši, ka reizēm mēs, piemēram, braucam pa Lielupu šeit arī. Šodien burvīgā svētdienas pievakarē, pateicoties manam draugam, kaimiņam Eduardam, kurš izvizina man ar laiviņu. Un mēs braucam pa Lielupu un padomājiet, vienā pusē Lielupu un otrā pusē Priedainu. Vienā pusē ir miljonu dārgi īpašumi un otrā pusē samērā neattīstīta pilsētas daļa. Kāpēc? Un tādu fenomenu notiek ļoti bieži. Un kāpēc? Atbilde nav nemaz tik vienkārši. Bieži vien tie ir subjektīvie un objektīvie faktori, kuru kopums kādu reģionu attīsta, vai gluži otrādi? Nē. Tā piemēram, Āraiši, padomājiet. Āraiši kādreiz bija Bruņinieka pils. Tas bija ļoti, ļoti nozīmīgs centrs šajā Latvijas teritorijā. Šobrīd Āraiši pēc būtības nav. Vai Rauna, vai Straupe, kādreiz Hanzas pilsēta. Šobrīd tie ir mazi centriņi, bet varēja taču būt savādāk. Varēja būt arī tā, ka Lielupa attīstās nevis Lielupas kreisais krasts, bet labais krasts, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un tad, ziniet, līdzīgi ir arī ar video kanāliem. Manā video kanālā ir, pat jau tikko bija svētki, 15,000 skatītāji, vai subscriberi, vai abonenti. Tas ir daudz. Paldies jums visiem par to, ka jūs esat. 15,000. Kāpēc? Atkal šeit ir dažādu subjektīvo un objektīvo faktoru kopums, ka šāds 1, 2 vai 3 kanāls attīstās un turpinās, es ļoti ceru, arī attīstīties, vai arī nē, to mēs nezinām. Kaut kas var pamainīties un reizēm pat neprognozējami, un tāpat arī ir ar nekustamo īpašumu. Pastaigājiet pa Rīgu, piemēram, jūs zināt Alberta ielu. Alberta iela, miljonu dārgi īpašumi. Turpat blakus taču ir Dzirnavu iela. Turpat. Un kā neattīstās, tā neattīstās. Daži 100 metri, bet rajons neattīstās. Vai Rīgā Maskačka. Visi zina Maskačku un gaida Maskačkas attīstību jau 20-30 gadus. Kā ne, tā ne. Es zinu, ka daudz iebildīs un teiks, ka tūlīt Maskačka strauji attīstīsies. Vai tā būs? Redzēsim. Laiks rādīts. Un tad tāpat arī ar video kanāliem. Šodien es svinu ar 15,000 subscriberiem un šo 100. video, bet kas būs tālāk, to mēs redzēsim. Laiks rādīts. Un laiks rādīs un tiksimies nākošajā video, manā video kanālā. Visu labu! Tiekamies!